Tēma ir Latvijas pilsētas. Ar ideju jau bišķi par Rīgu, vairāk par Rīgu. Padalījos mums katru gadu Liepāja rīko skolotājiem, kur skolotāji dalās pieredzējas rosinātos, bet tas ir tā kā Zoomā, un tad tur stāst. Man pašai, man ir grūti, lai cik interesanti būtu nodarbība, es jau tur pēc pusstundas jau sāku grūti ir uztvert. Man liekas, ka šādi darbojoties vai klāt, tu pamani daudz vairāk, ir saprotamāks. Un šogad mums ir vēl viens jauninājums, ko Liepāja ir izdomājis, kas ir visām pirmsskolām mums vienādi. Mums ir konkrēta prioritārā prasme. Visām Liepājas pirmsskolām septembris bija skriešana, oktobris bija iešana, soļošana, un tad tagad novembris ir lekšana. Un līdz ar to man šī tēma bija jāpielāgo tai jaunajai prioritārajai prasmei. Šī ir mana mīļākā tēma par Latviju, tāpēc, ka visām ir vienādi, visiem par Latviju, par Latvijas dzimšanas dienu. Un tad šeit es varu izpausties. Konkrēti šī nodarbība ir vairāk trešajam posmam, jo tad te var arī variēt, bet var pielāgot mazajiem. Visi kopā. Acis skatās, ausis klausās, mutītes dzied, rokas gar sāniem, stāviem. Tad es pārbaudu kājus kopām, stāvam taisnām muguriņām, vēda iedot, pārbaudu visiem tāpām pareizi. Viņiem ir jāklausās, jo tad es stāstu, ko tad mēs šodien darīsim. Arī es izstāstu to nodarbības gaitu, un pēc tam arī vai pie stafetēm, vai pie šķēršļu joslām, pārvietošanās joslām, tad, kad viņi nostājās atkal. Pirms es stāstu, tā tad ir jābūt klusuļiem, lai man nav Latvijas dārba tēmats mums ir par Latviju mūsu mīļo, un šodien par galvaspilsētu, bet mēs arī pastāstīšu, kā es citas pilsētas iekļauju. Kas jums? Nav komandas. Ja tu atkal zaudē, tu iznāc ārpus laukuma, uztaisi 3 pietupienus un atkal turpini. Ja? Tātad vienkārši rotaļai ir uzlikts laika. Aiziet? Kā? Strik? Sakies, strik, mainamies. Nemainies laķiem. Es skrienu. Tā, strik. Tu sasiks čērs, lūdzu. Kuram ir dabi papa un kā strik. Ko ņemt? Un atkal ņemam 3 pietupienus. Otrā reizē zaudēju kā. Un tad man ir tas stāsts. Bērni mīļie, mums ir šodien jābrauc uz Rīgu. Jā, jūs esat Liepājā šobrīd, jā? Mums autobus stulīt attiek, bet ir viena ķibele. Es tās mūsu biļetes ieslēdzu lādītē, bet man izbira visas atslēgas. Mums tagad ir jāiegūst, jāatslēdz tā lādīte un jātiek pie tām biļetēm. Tātad mēs nāksim šeit, pēc baltais laukumī, iedošu kartēm. Aktivitātes, ko jūs gribat, kas jums ir tajā nodarbībā paredzēts. Tā kā man būs lekšana. Lādītes, mēģinu, nav nolieku. Kamēr atrodam to īstu atslēgu. Vienalga. Protams, jā, ka mēs tā kā nosakām, bet šodien vienalga. Paldies! Viņa jau teica, ka nav. Yes! Yeah! Es atslēdzu. Un
šeit mums ir autobusu biļetes. Kā redzat, viņas ir 4 krāsās, kad mēs paņemsim 15 cilvēku stafetītē. Nu, lai nav tās dīkstās. Tātad kāds man tur krāsas bija nolikts zilās, nu man būs violetās, ja? Tātad paņemsim, katrs paņems vienu biļetīti. Izbraucam no izbraucam. Iebraucam Rīgā, un tad, redz, mēs atbraucam un nostājamies pēc savām krāsām. Tie šeit, oranžie šeit un zaļie šeit. Līdz ar to mums ir komanda. Varam izvietot apus šeit, un es neizvietošu. Mums gaidi. Mēs esam Rīgā stāsts jau. Un gaidi ir nokāpuši no torņiem, un mums ir jāpalīdz viņus noķert un nogādāt uz tiem torņiem atpakaļ. Tātad ir metamais kauliņš. Aizmugurītē, redziet, ir arī attiecīgi. Tad pirmajam ir visvieglāk. Uzmetam, kāds uzkrīt, to nesam uz savu komandu. Divnieciņš tur, trīnieciņš ir aiznests. Ja jums uzkrīt tas pats, jums nav ko paņemt, jūs skrienat atpakaļ, ja? Tātad, kura komanda nogādā ātrāk savus gailīšus atpakaļ? Aiziet! Tātad līdzīgi kā šeit man vienkārši nav tās kartiņas, šeit man ir pilsētas, jo man ir arī pa dažādām pilsētām tās tēmas, tad šādi man ir vairāk tie kupiņi, salieku tajās kabatiņās, piemēram, Rīgas tiltu. Un tad ir izveidotas tās stācijas, un pie tās stācijas ir vienkārši šāda formāta lielāks attēls, bērni metamo kauliņu, tādā veidā viņi uzzina pie kuras stacijas, kur viņiem ir jāiet. Viņš iziet to staciju, viņš nāk un atkal met. Un tur ir brīva improvizācija. Tātad, kas jums tajā sasniedzamais rezultāts, kas jums tajā nodarbībā ir? Piemēram, tur vienam tiltam man ir tie braucamie dēlieši, mēs braucam ar to pāri. Tādi ir ar lecamām bumbām vai vienkārši lecam. Un tad attiecīgi arī tur kuldīgas smilšu alas lienam cauri tunelītim, Valmiera tilts lecam ar bumbu, kas man te vēl bija? Jā, Sigulda, Kuldīga, Valmiera. Jā. Jā, šitas ir Latvijas pilsētām viens no tiem pirmajiem, kāds bija, kāds izstījās. Šeit arī nav sakārtot to torņu, jo tur jau mēnesi nāca uz beigām, man te vēl bija ļoti skaista Rīgas tā kontūra, tur tāda, ka visiem torņiem mēs bijām sazīmējuši. Un sākotnēji, redz, man nebija tāda smuka kastīte, man bija šāda ar parasto slēdzi, un bērni nemācēja atslēgt. Ļoti grūti gāja, jo es zināju, ka viņi jau to īsto atslēgu ir dabūjuši. Un, šeit ir par Liepāju. Par Liepāju man ir stafešu veidā. Kas mums, ar ko mums asociē? Ar vēju. Lielo džinkaru. Jā. Jā, un redz, šeit ir tad man ir tas dzintermedības, Liepājas tramvajs, Rožu laukums un Liepājas oste.
nektarus. Tas ir rožu laukums zem trauciņiem, meklējam ziediņus. Tātad arī var konkrēta krāsa, tur komandai var būt, ka jums ir tikai zilie, jums ir tikai tas, un tad kuri ātrāk, vai ne? Tur arī tad variācijas tramvajas, dēlītes, smuki, dažādos veidos, kā braucam, un osta. Vilinam tos kuģus savā ostā, no papīra izlocīju kuģīšus, uz sola saliku, un arī ar tiem pašiem maisiņiem jānogāž tātad. Un lasam un nesam, tad kurā ostā tad tie kuģi ir visvairāk. Jā, lielvārdi. Par lielvārdu man ir šis, tur vēl ir jāpilnveido. Par lielvārdu, jo bērni vispār cits nav pat dzirdējis, bet jo mums ir ļoti skaista uz svētkiem lielā tāda ārā, tāda lielvārds josta, un tad es viņiem saku, kur jūs šādu esat redzējuši? Un tad viņiem jāpadomā. Paņem, atdodu nākošajam, vai nākošais uzreiz var mest. Es stāvēšu šeit, pieskriesiet, paņemsiet vienu posmiņu, un mēs uzreiz krāmēsim to lielvārdu jostu. Un šeit vieni var līnijai vienā pusē, vai šeit krāmēt, vai vienkārši no gala sākot. Atdodam, un pēc jostas, un nākošais jau met negaida. Vienu. Ja nekrāva? Dod nākošajam stājies komandas beigās. Te ne... Es vienkārši jūs nevienu, es nevaru tā. Nākošā pilsēta Kuldīga. Un tad arī dažādi uzdevumi. Bērni īstenībā ir priešāvušies. Tur pie tās skipas, jo es tā baigi smuki gribēju ar šitiem aplīšiem, un tas ir Niķels. Beigās nelīdz. Tur magnēti. Jā, tur ir magnētiņš. Tā viss piekars. Šo ideju es redzēju grupā mazā versijā, es teicu, es varu uztaisīt lielā. Jā, un šis ir visērtākais variants, ka tur tās iešalētiem ēst ar to gumiju. Vienkārši ātri apviņķelēju. Šādi. Jo esi drošībā un viņš kļūst. Bet ja tev paspēja noķert, tu kļūst par to kartu. Vai pa pusītei, jā, un tad es parasti, kas tev neizdevās, un tad viņi tur sāk, un tad es parasti, es redzēju, tu tā centies, un tad kājām to ātri uzmundrināt viņus. Un tad, kad mēs esam visu izrunājuši, tad mums ir atkal, es otrais neatkārtoju, bet es tikai pasaku 5 noteikumi, un uzreiz jau viņi man nostājā. Malači, 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 malači. Un man jau liela augstāk, tas ir savu Kā mēs katrs vērtējam, ko
ko gribam, kā gribam. Mums arī bija šis ir kā eksperiments, un tad mēs pēc tam, jo mums ir arī tikšanās visiem sporta skolotājiem, kur mēs tad sanākam kopā, un tad mēs runājam, kas izdevās, kas nē, kaut kādi ieteikumi, jo šis ir tā kā pirmais gads kā eksperiments, un tad jau mēs redzēsim, kas vai mēs turpinam to, vai galīgi sakam nē, bet viņi ir pastrādājuši arī ar tiem materiāli izstrādāt, kur ir tas tieši tas atbalsts arī tiem grupu skolotājiem, jo, iet metodikas, pilsētas metodikas arī uz iestādēm bērnu nodarbības, un viņi redz, ka bērni pārāk sēž. Jo mums katru mēnesi atsūta jaunās tās prasmes, QR kodus, kur vecākiem uzreiz nokuskanējot saiti. Tas ir arī, lai vieglāk būtu tiem grupu skolotājiem, jo ne tikai sporta skolotāji, bet arī grupu skolotāji. Tas ir prasmu ceļakārti. Prasmu ieviešanas. Liepājā. Manā iestādē man ir tā, ka man sporta nodarbībās ir jāiekļau mēneša tēma. Tātad, ja grupā mēneša tēma, tad konkrēti šeit es parādīju par Latviju, ja mums ir saistībā ar Latvijas dzimšanas dienu, tad es arī sportā integrēju šo mēneša tēmu ar dažādām aktivitātēm, protams, sporta aktivitātēm, bet ir jābūt tai sasaistei, kad bērns visos tajās mācību jomās, gan valodā, gan matemātikā, gan mūzikā, gan sportā, mēs runājam vienoti par vienu tēmu. Kad nav viens runā par kociņiem, viens runā par zivīm un viens par kaut ko citu, tātad mums visā iestādē mums ir vienota tā tēma visās mācību jomās, gan matemātikā. Tātad, ja mums šeit ir par Latvijas pilsētām vai, piemēram, par šiem pašiem Rīgas gaļiem, tad mēs skaitītu tos gaļus, tad mēs izveidotu to vārdiņu gailis vai Rīga vai, attiecīgi, bet konkrēti par šo tēmu, lai mums ietu visur vītos cauri šī konkrētā tēma visās mācību jomās. Sporta skolotājiem mācību jomas ir iestādes, kur ir jāiekļauj mācību jomas. Tas ir arī Latvijā, jo šeit mums arī citi sporta skolotāji, kas ir dalījušies pieredzēs, ir līdzīgi, kad vienkārši tur ir tas temats, kas tev ir jāintegrē arī sporta nodarbībās, lai būtu šī sasaiste, lai nav tas viens sports atraucis, lai bērnam viss tas, lai labāk apgūtu šo konkrēto tēmu arī caur kustībām. Piemēram, oktobra beigās mēs savācamies kopā, esmu sporta skolotājs, mūzikas skolotājs, sociālais pedagogs ir mūsu iestādē un konkrētā grupas skolotāji. Mēs nākam kopā un mēs runājam, ja tagad bija oktobra beigās, mēs runājam par novembra mēneša viņu grupai tēmu, viņas grupas, un mēs izrunājam, vienojamies, kādas aktivitātes vai kādi svētki būs grupā. Viņas pastāst viņu sasniedzamos rezultātus. Es dalos ar idejām, kā es šo viņu tēmu varu iekļaut. Mums ir tas plānošanas process, kad mēs vienojamies un izrunājam, kā tad labāk, lai šie bērni labāk apgūtu visu šo tēmu, lai viņiem būtu interesantāk un ietu visur cauri gan mūzikā, gan sportā, gan sociālais pedagogs, un visi vienoti.